No sākuma vēlos teikt no plašas sirds visdziļāko cieņu un pateicību mūsu diplomātiskā dienesta darbiniekiem, vēstniekiem, konsulārā departamenta cilvēkiem, visiem, kas ikdienā strādā, lai aizstāvētu Latvijas intereses, palīdzētu mūsu pilsoņiem ārvalstīs un tā skaitā aizstāvētu Ukrainu un mūsu sabiedrotos. Vēlos arī frakcijas vārdā teikt paldies mūsu ārlietu ministrei Baibai Bražai par stingro stāju aizstāvot Latvijas intereses Eiropas Savienības, NATO līmenī un cīnoties par to, lai atbalsts Ukrainai turpinātos un sankcijas tiktu pagarinātas. Un īpaši tajos apstākļos, ka mēs ļoti labi zinām, ka laikā, kad bija jāpagarina personāla sankcijas, tā skaitā pret mūsu ārlietu ministri, tika vērsta nomelnošanas kampaņa no sankcionētām personām. Kolēģi, šīs trīs galvenās ārpolitikas prioritātes ir pilnīgi loģiskas. Latvijas drošība, ekonomiskā attīstība un mūsu pilsoņu valsts piederīgie ārvalstīs. Tā skaitā mūsu diaspora, kas ir ļoti svarīga Latvijai. Šie cilvēki joprojām ar sirdi ir šeit, lai arī varbūt fiziski atrodas uz brīdi ārpus mūsu valsts, un arī viņi esot citās valstīs, vienmēr aizstāv Latvijas intereses, arī tur esot un saglabā savu latviskumu. Kolēģi, neliksimies, ka Latvijas un Eiropas lielākais drauds joprojām ir ļaunuma impērija. Tā ir Krievija. Tā ir Krievija, kas joprojām plosa Ukrainas zemi, un Ukraiņi varonīgi pretojās tam. Mēs kā valsts un mūsu iedzīvotāji, kuriem es gribu teikt īpaši paldies, no pirmās kara dienas esam atbalstījuši Ukrainu un ukrāņus cīņā pret šo ļaunumu impēriju. Šī ļaunuma impērija ne tikai brutāli veids karu pret Ukrainu, bet hibrīdu karu pret mūsu valsti. Informatīvo karu, testē mūsu robežas, mēģina ietekmēt mūsu cilvēku prātus. Bet mēs turamies tam pretī, jo mēs esam stipra tauta un mēs esam NATO dalībvalsts, un mūsu ienaidniekam nekad neizdosies sagraut nedz Ukraiņu morāli, nedz Latvijas, nedz NATO vienotību. Kolēģi, atbalstīt Ukrainu ir ne tikai morāli pareizi, bet tas ir pilnīgi Latvijas nacionālajās interesēs. Un par to es gribu teikt paldies visām tām frakcijām, gan pozīcijā, gan opozīcijā, kas no pirmās dienas šajos jautājumos ir bijuši vienoti. Mums ir jāturpina arī šajā, lai arī priekšvēlēšana laikā, būt vienotiem Latvijas drošības jautājumos. Runājot par mūsu strateģisko partneri ASV, jaunā vienotība ir vienmēr skaidri un gaiši teikusi. Mēs sadarbojamies ar tādu ASV administrāciju, kādu ASV pilsoņi ir ievēlējuši. Mēs vēsturiski esam sadarbojušies gan ar demokrātiem, gan ar republikāņiem, un turpināsim to darīt arī turpmāk. Jo mēs cienam, ka Amerika ir demokrātiska valsts, kur pilsoņi izlemj tos pārstāvjus, kas viņu pārstāv. Tādēļ ir ļoti svarīgi parlamentam turpināt arī tieši sadarbību gan ar Kongresu, gan ar Senātu, ko arī daudz no mums gan pozīcijā, gan opozīcijā dodoties vizītēs dara, lai aizstāvētu un lobētu mūsu intereses un tā skaitā Ukrainas intereses. Mums ir labas pozīcijas. Mēs esam izdarījuši savus mājas darbus, ieguldot mūsu aizsardzībā 5% no IKP. Mēs spējam aizsargāt savas robežas. Mums ir skaidra ģeopolitiskā stāja pret Krieviju. Par ASV nešaubīgi. ASV ir mūsu strateģiskais partneris un sabiedrotais. Bet arī ar sabiedrotajiem tajā brīdī, kad mums domas atšķirās, ir pilnīgi normāli arī lietās, par ko mēs nepiekrītam, godīgā sarunā to norādīt. Un to arī mēs darām. Un arī turpmāk darīsim. Bet, protams, koncentrēsimies to, kur mums ir vairāk kopīga. Nekad Amerikas sabiedrība neaizmirsīs to, ka Latvijas pilsoņi maksāja visaugstāko cenu, tā skaitā ar savām Latvijas pilsoņu dzīvībām, kad pirmo reizi tika iedarbināts NATO 5. pants, ar latviešu vīri un sievas krita. To Amerika nevar aizmirst, un es zinu, ka to
arī viņi neaizmirsīs. Bet, kolēģi, tomēr, manuprāt, nav pareizi, lai arī šis ir priekšvēlēšana laiks, sadarbību ar ASV taisīt par savas partijas kādu priekšvēlēšanu, tādu kampaņu, un tas nav mērķēts, lai stiprinātu sadarbību ar ASV, bet lai vienkārši mēģinātu destabilizēt situāciju valstī un pucēt savas spalvas. Bet populistiem tā parasti ir. Valsts intereses viņiem noteikti nav pirmajā vietā. Kolēģi, par Eiropas iekšējiem draudiem. Skaidrs ir tas, ka Eiropai vajag darīt vairāk. Liela daļa Eiropas valsts mēs bieži esam, lai arī norādījuši jau pēc 14. gada, atmodās tikai pēc pilna mēroga Krievijas iebrukuma Ukrainā pēc 24. februāra. Ja visa Eiropa tik nopietni ņemt vērā savu aizsardzību kā Latvija, Baltija, Polija, tad mēs visi būtu daudz stiprāki. Un es redzu, ka jau atsevišķas Eiropas valsts arvien vairāk saprot šos kopīgos draudus un ir gatavi ieguldīt savā aizsardzībā. Bet mēs redzam, ka Krievija un citi autoritīvi spēki, antidemokrātiski, viņu interesēs ir stiprinot tos politiskos spēkus visā Eiropā, kas ir vai no radikāli kreisi vai radikāli labēji, ar vienu mērķi. Tajā brīdī, kad sabiedrība ir sašķelta, tajā brīdī valsts ir vāja. Un tādēļ arī mums Latvijā, arī mūsu drošības interesēs, ir neļauties ekstrēmam populismam, kas var graut Latviju no iekšienes. Un jau daži populisti jau ir skaidri un gaiši teikuši, līdz ar miera iestāšanos mums nekavējoties ir jāatjauno attiecības ar Krieviju. Ainārs Šlesers to ir skaidri un gaiši paudis. Ainārs Šlesers gaida tikai to brīdi, kad varētu atkal ar Krieviju uz pilnu mēru sadarboties, lai savu biznesu virzītu uz priekšu. Tā īsti nav, manuprāt, tāda valstiska nostāja, bet ir skaidrs. Tur ir biznesa intereses, nevis valsts intereses. Visbeidzot par migrāciju. Latvija ir pierādījusi to, ka mēs spējam aizsargāt savas robežas. Mēs esam gan uzbūvējuši žogu, gan arī mūsu patriotiskie robežsargi ir visus šos nelegālos imigrantus, ko Lukašenko režīms sūta uz Latviju, atspieduši. Un mēs šajos gados esam piesaistījuši no Eiropas 140 miljonus mūsu austrumu robežu stiprināšanai. Mums ir jālepojas ar to, un mums ir jāsaka paldies mūsu robežsargiem, mūsu armijai, mūsu spēkiem, kas notur mūsu drošību. Tādēļ arī ir bezatbildīgi. Mums var būt dažādi viedokļi, teikt un baidīt cilvēkus, ka šeit notiek kaut kāda masveida imigrācija. Masveida imigrācija nenotiek, un ir skaidrs un gaiši jāpasaka, imigrācijas politika paliks vēl stingrāka. Par to man nav šaubu. Kolēģi, es aicinu atlikušajos 9 mēnešos, kad mums ir paredzēts vēl darbs kopā, censties vienoties valsts interesēs un neļaut populistiem graut mūsu valsts stabilitāti. Saules mūžu Latvijai!